Matemātiskā indukcija. Matemātiskā indukcija ir diezgan vienkārši. Ir 4 pamatu soļi. Tu pierādi, ka kāds skaitlis ir patiesi šajā virknē. Tu ievieto jebkuru skaitli nezināmā vietā. Pēc tam tu aizvieto to ar citu mainīgo k, kas var būt jebkurš skaitlis, kas der. Tad ir induktīvā pārēja, ka tu pierādi, ka k plus 1, tam jebkuram skaitlim, kas der, arī nākamais skaitlis ir patiesa. Un 4. vienkārši secinājums, ka jā, tā ir patiesība. Tad mums ir piemērs. Pirmais ir bāze, ka mēs pierādām, ka jebkurš skaitlis parasti ar viennieku ir visvieglāk, ir patiesa. Reiz 1, tas ir 6, un 6 patieši dalās ar 6. Tad šis ir patiesa. Tam mums ir otrais solis, induktīvais pieņēmums, kad n aizvieto ar k. Tad šis ir aizvietots kā ar jebkurš skaitlis, kas der. Tad tā nav vienādības zīme. Tātad trešais mums ir induktīvā pārēja, kad k plus 1, kad arī sekojošais skaitlis ir patiesas, mēs varam pierādīt. Un šis ir bišķiņ grūtāk. Tā. Mums ir jāpierāda, ka šis ir patiesas. Tā kā mēs to varam izdarīt, mums ir vispirms mēs apskatāmies formulu. Mums šeit ir formula, kā taisīt iekāps. Tas būtu kā trešajā plus 3 k kvadrātā reiz 1 sarakstīs. Tad ir 3 k vienkārši plus 1. Un arī šīs iekāps retaisīt, tas ir plus 5k plus 5. Mēs šeit varam pamanīt kādu sakarību, kad k trešajā un plus 5k arī ir šeit. Tikai mēs šos varam nomainīt uz 6m. Tad mums paliek 3. Mēs jau šos divus ielikšu pāri iekavām, jo viņus var iznest ārā no iekavām. K kvadrātā plus k plus 6. Tad šie divi skaļi dalās ar 6. Mums vēl jāpierāda, ka šis. Šai formulē, ielikot jebkuru skaitli, iznāks vienmēr pāri skaitlis. Tāpēc mēs šo te, mēs to varam pārdefinēt kā 2v, kas ir tas pats k kvadrātā plus k. Jo jebkur šeit ieliekot, viņam būs pāri skaitlis. Tātad šeit sanāk 6m plus 3 reiz 2 v plus 6 ir 6d. Mēs varam iznest priekš dekavām. Tas būs 6m plus v plus 1 ir 6d. Mēs pierādījām matemātisko indukciju, jo šīs dalās ir 6. Nav izcinās. Tas ir viss.